es esmu diezgan daudz vispār visā tajā stāstā, tāpat kā mēs vispārējie, jo man ir dota iespēja runāt par tēmām, kuras man ir aktuālas pašas par sevi. Pirms tam jau taisīju izrādi par jūru un vaļiem. Es arī neēdu tās jūras radības un satraucos par Baltijas jūru. Un tad šeit tieši man Edgars uzaicināja šo darbu rakstīt, izlasīju, un tās ir manas tēmas, man gribas par to runāt. Tas stāsts ir diezgan briesmu pilns un tāds sirdi plosošs, un tad mēs atsevišķus gabaliņus izvēlējāmies padarīt mazliet komiskākus un mazāk dramatiskus. Tā iemesla dēļ, ka ir ļoti dažādi tas ir, vai tu lasi grāmatu un tas notiek tavā iztēlē, vai arī tu skaties izrādē, kur mums tas ir jārāda. Cena tā fabula, ja, par to pieaugšanu, par to ceļu un par to spēku pārvarēt kaut kādas tās grūtības, kas tev gadās, jo ne visi ceļā sastaptie šķēršļi vai ceļa biedri, ne visi tev ir labvēlīgi, un tev ir jāspēj saprast, kurš no viņiem tev palīdz, kurš nepalīdz. Bet drosme tās ir arī zināšanas. Ja tu zini savas spēkus, savas spējas, tu zini savas tos apstākļus, kas tev ietekmēs, tad no malas varbūt izskaties ļoti, kā viņš tur bezbailīgi metas uz tās skatuves, bet viņš jau patiesībā zina. Viņš zina, ko viņš darīs, viņš zina, kā tas viss, kā tam vajadzētu beigties. Bet Lasis tas nezina. Viņš metas iekšā nezināmajā. Beigās viņš tomēr saprot, ka mājas ir tieši tā vieta, kur tevi gaida, kur tevi mīl, kur tevi pieņem tādu, kāds tu esi. Un manā ideālā pasaulē tiešām būtu forši, ja visiem būtu tāda sajūta, kā uz mājām gribās nākt. Man mājas ir tāda vieta, kur man pašai patīk paslēpties, un man patīk būt mājās, veidot tādu omulīgu atmosfēru, gaisotni. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi.